Sveicināts skatītāji un klausītāji. Gribēju padalīties ar turpinājumu mājas fasādes trešo daļu, bet vēl nav līdz galam, bet parādīšu, cik man izdevies ir paveikt. Ja redziet, šeit pārnesta rozete, tekne pielikta, tātad, redziet, pakavs, tātad, lai, un kas jau zina tā. Un šī daļa te man plānos šodien vēl drusciņu paturpināt līdz loga malai, bet tālāk jāgaida rudens, kad visas vīnogas būs novāktas un lapas arī. Tātad kamenītēm izfrēzēja caurumu, bet viņas ne visas, bet lien vēl pagaidām papakšu. Tātad, redziet, viena lidinās, lien pa citu pusi nekā bija domāts. Nu, varbūt mazu tas caurumiņš, bet, nu, tātad, redziet, vēl te eglītes, tas arī darbs nepajokam priekšā, bet, nu, to es nedarīšu viens. Ar sievu to darīsim, redziet, tātad, kur jāšmu. Jāšmu arī kompānija man, jā, kur super āzītes no vecā galda, kas stāvēja ārā sievas tā. Labi, padalījies esmu. Sekotājiem varbūt bija interesanti, vai darbs turpinās, bet, nu, diemžēl uz šeit jāatstāja līdz rudenim. Pa pamatiem vēl domāsim, laikam liesim klāt. Nu, redzēs, izdomāsim vēl līdz galam, kā tur būs harmonija visiem, lai visi darbi izdodās, lai atpūta laba. Visu gaišu, līdz nākamajam video.